Olbaltumvielas ir mūsu organisma struktūra elements. Mēs sastāvam no olbaltumvielas. Mūsu mati, āda, nagi, tostarp arī muskuļi ir olbaltumvielas. Olbaltumvielas ietilpst arī dažādu enzīmu sastāvā, kas palīdz mums sašķelt ēdienu. Tostarp olbaltumvielas ir atbildīgas arī par skābekļa pārnesu. Iedomājieties, kāda mēs būtu, ja mums nebūtu šis skābeklis. Grūti jau būtu. Olbaltumvielu avoti ir dažādi. Vispilnvērtīgākie ir dzīvnieku izcelsmes olbaltumi, piemēram, gaļa, zivis, olas, piena produkti. No augu valsts produktiem pilnvērtīgākie ir sojas produkti, taču arī citi augu valsts produkti satur olbaltumvielas, kā piemēram pākšauga, pupas, zirņi, lēcas, rieksti un sēklas. Taču šeit būtiski, lai mēs nodrošinātu visas nepieciešamās aminoskābes, no kā tad sastāv šī olbaltumviela. Tātad ir kombinēt šos augu valsts produktus. Piemēram, gatavojot humusu, mēs ļoti bieži, piemēram, izmantojam turku zirņus, pievienojam sezama sēklas, vai gatavojot pastu, mēs ļoti bieži pievienojam sieru, izmantojam tomātus. Tādējādi mēs varam nodrošināt pilnvērtīgas olbaltumvielas, jeb proteīnus, kā arī tos ļoti bieži dēvē, un mēs varam uzņemt visas sev nepieciešamās aminoskābes. Aminoskābes ir tas, ja es ēdu olbaltumvielu saturošus produktus, tad organismā es viņus lielam sakošļāju, viņas sadalās un izveidojas mazas aminoskābītes. Pieaugušam cilvēku organismam ir 8 neaizvietojamās aminoskābes, zīdēnīšiem tās ir 10 aminoskābītes, kas ir neaizvietojams, ko mēs nekādīgi citādāk nevaram organismā uzņemt, kā tikai ar uzturu. Ikdienā tātad mums ir nepieciešams olbaltumvielas aptuveni 1 grams uz mūsu ķermeņa kilogramu. Tātad, ja es sveru aptuveni 60 kg, tad man dienas laikā vajag uzņemt 60 gramus. Olbaltumvielas ir jāēd gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās, tātad visās šīs pamatēdienreizēs, un tātad jāskatās līdzi. Lai dienas laikā uzņemtu dienā nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu, nav nemaz tik daudz jārēķina. Patiesībā viss ir diezgan vienkārši. 100 grami dzīvnieku izcelsmes tādu produktu kā gaļa, zivis, olas, biezpiens, siers satur vidēji 20 gramus, bet no augu valsts produktiem, ja mēs skatāmies, cik daudz olbaltumvielas satur, tad rieksti ir tas numur 1, 100 grami riekstu satur 20 gramu, tostarp arī sojas produkti ir pilnvērtīgas olbaltumvielas, un tur tofu produktos, piemēram, var būt pat 20 līdz pat 40 gramiem olbaltumvielu uz 100 gramiem. Tātad rieksti, sojas produkti būs viens no pirmajiem. Tad, ja mēs ejam tālāk uz pākšaugiem un dažādām pupiņām, tad tur olbaltumvielu daudzums varē. No 100 gramiem vidēji 5 līdz pat 8 gramiem. Tāpēc ir jārēķinās, lai es uzņemtu tos savus 20 gramus olbaltumvielu, man šie pākšaugi ir jāpēd daudzas reizes vairāk kā viena ēdamkarota. Tie ir iespējams 200-300 gramu. Tāpēc talkā nāk dažādi šie pagatavošanas veidi, kā blenderēšana, malšana, jo tas ir veids, kā es varu apēst lielāku daudzumu mazākā porcijā. Plānojot ēdienkarti, man vienmēr ir jārēķinās, ka visās pamatēdienreizēs ir jāiekļauj olbaltumvielu saturoši produkti. Tātad ola, gaļa, zivis, piena produkti, rieksti, pākšauga vai sojas produkti. Kā tas iztītos dzīvē? Piemēram, brokastīs, ja es vāru putru, es kā olbaltumvielas varu izvēlēties vai nu pienu, vai nu pievienot riekstu sviestu. Pusdienās, piemēram, ja es gatavoju makaronus, es varu pievienot sieru, es varu pievienot tomātus, es varu izvēlēties pākšaugus, bet vakariņās, ja es gatavoju kartupeļus, es varu izvēlēties vai nu kotleti, vai nu biezpienu. Tātad vienmēr novelkat robežu, kas ir jūsu olbaltumviela, un vienmēr iekļaujiet to savā ēdienkartē. Veselīga uztura pamatā ir daudzveidība. Tas, ka es neēdu vienu un to pašu katru dienu, bet es izvēlos dažādus pārtikas produktus. Un arī olbaltumvielas mums katru dienu ir nepieciešams izvēlēties dažādas. Bērni ļoti bieži ir pret jauniem produktiem, taču šeit ir jādod diezgan sistemātiski, piedāvāt, izvēlēties. Es teiktu, ir jānovelk tādas robežas. Fakts,
Tātad man ir šie makaroni, un tad ir izvēle. Vai tu ēdīsi pupiņas, vai tu ēdīsi riekstus, vai tu ēdīsi olas. Un tad bērns var izvēlēties vienu no šiem konkrētajiem produktiem, ko tad viņš vēlas pievienot uz savu šķīvi. Ja es pats esmu izvēlējies, es pats arī to ēdīšu. Ja mēs domājam par vecākās paaudzes cilvēkiem, tad šeit arī ir būtiski iekļaut katrā ēdienreizē šos olbaltumvielu saturošus produktus, un vēl jo vairāk ir daudz veidot šos pārtikas produktus. Lai nav tā, ka mēs varbūt tām izvēlamies tikai vienus šos piena produktus, bet iekļaujam arī, piemēram, šīs olas, šo gaļu, varbūt arī kādas pākšaugus. Ja tā zobu veselība neatļauj, mēs varam arī viņus sablenderēt, mēs varam viņus samalt, un mēs varam uzņemt tad pilnvērtīgi šīs olbaltumvielas. Ja mēs domājam par daudzumiem, mēs tik un tā paliekam pie aptuveni 1 grams uz ķermeņa kilogramu. Ja vecākās paaudzes cilvēkam ir maza apetīte, samazināta, ir svara zudums vai kāds veselības stāvoklis nav tik labs, tad, protams, šis olbaltumvielu daudzums varētu tikt pacelts uz 1,5 gramiem uz ķermeņa kilogramu, bet pirms šādas rīcības noteikti ir jākonsultējas ar savu ārstējošo speciālistu. Ja olbaltumvielas mēs ēdam par daudz, bieži vien var rasties nepatika pret šiem olbaltumvielu saturošajiem produktiem, tāpat arī var veidoties dažādas nieru un aknu problēmas. Tāpēc ir jāsako līdzi savam olbaltumvielu daudzumam. Cik daudz tad es to ēdu? Vai tas ir vienīgais, ko es ikdienā ēdu, vai varbūt tas ir kopā ar citiem pārtiks produktiem? Taču ļoti bieži olbaltumvielas mēs uzņemam arī par mazu. Un kas tad notiek, ja es tās olbaltumvielas ēdu par maz? Bieži vien bērniem mēs redzam, ir augšanas aiztura, mazāka svara dinamika, tāpat arī var veidoties sliktāka imunitāte, var pazemināties organisma aizsargas spējas, tāpat arī var būt vājums, nogurums, galvas sāpes. Tāpēc vēl būtiska lieta ir tā, ka olbaltumvielu deficīts bieži vien kombinējas arī ar dzelzs deficīta anēmiju. Tātad, ja es neuzņemu pietiekamā daudzumā olbaltumvielas, arī dzelzs līmenis man organismā var būt samazināts. Tāpēc ļoti rūpīgi sekojam līdzi, un ja mēs domājam par veģetāru uzturu opcijām, kur tad es varu iegūt šo dzelzi, tad olas patiesībā ir viens brīnišķīgs dzelzs avots. Pēc tam, protams, nāk pākšaugi, taču pākšaugos bieži vien šo dzelzi uzsūkšanos nedaudz traucē visas šīs šķiedravielas, kas atrodas pupiņu apvalkos. Tāpēc izvēlamies šīs olbaltumvielas, kombinējam ar svaigiem dārziņiem, izvēlamies arī graudaugus un rūpējamies par savām olbaltumvielām, par savu uzbūvi. Veselīgi ēst nav nemaz tik sarežģīti. Tas nozīmē ēst daudzveidīgi, katru dienu tomēr izvēloties dažādas pārtikas produktu grupas, ēst regulāri un sekot līdz daudzumam, cik tad daudz ikdienā es ēdu. Tāpēc neaizmirsīsim pamatēdienreizēs pievienot olbaltumvielas, jo olbaltumvielas patiesībā esam mēs paši. Lai izdodas!